Lai ieelpotu tīrāko gaisu Latvijā, vienu vietu iepazītu 3 veidu purvus un apskatītu augu kukaiņēdāju, jādodas uz Teirimnieku purvu taku Reizeknes novada Nagļu pagastā. Šobrīd visus purva viesus gaida patīkams pārsteigums. Pateicoties akciju sabiedrībai Latvijas valsts meži, atjaunotas 800 metrus garās koka laipas. Kopumā laipu atjaunošana izmaksājusi gandrīz 10 000 latu. Laipas tagad ir platākas nekā iepriekšējās, kas nozīmē, ka purva valdzinājumu izbaudīt var droši doties arī māmiņas ar bērnu ratiņiem. Taka ved garām staignajam Teirimnieku ezera krastam, kur atjaunotas terases, takas sākumā no jauna aprīkota ugunskura vieta, bet takas beigās iekārtota atpūtas vieta ar soliņiem. Jāpiebilst, koka laipas Teirimnieku purvā ar mērķi attīstīt ekotūrismu ierīkotas pirms 8 gadiem, ko daļēji projekta ietveros finansēja Dāņu un līdzfinansēja Reizeknes rajona padome, Nagļu un Gaigalavas pašvaldības. Šīs aktivitātes tika veiktas balstoties uz Lubāna mitrāja apsaimniekošanas plānu, ko izstrādāja Japāņu pētniecības grupa.